Labrīt! Es šodien gribu iesākt ar lūgšanu, gribu iesākt ar to, kas ir iekšējais cilvēks, un kāpēc mēs esam šeit. Un katram ir sava vieta. Viņam ir dots kļūdīties un pieaugt un neskatīties atpakaļ. Iet uz priekšu, un tas, kas ir tagad, tas, kas bija vai būs, to mēs nezinām. Tas, kas bija, tas tā ir mūsu skola, kam jāiziet cauri, lai varētu atnākt pie šīs patiesības. Un patiesība ir tevī ir izliet šī mīlestība, un tāpēc Jēzus nāca, lai parādītu šo patiesību, lai stāstītu par debesu valstību. Un neviens debesu valstību neiemantos, jo neviens nav bijis tajā gaismā, neviens pats cilvēks, bet bija arī izredzēti cilvēki, kas tika parauti. Dieva vārds par to saka. Dieva vārds, ar ko mēs savu sirdi pildīsim, to mēs arī runāsim, to mēs atraisīsim šajā dienā. Un ir svarīgi atraisīt Dieva vārdu, jo Dieva vārds mums ir dzīvība uz mūsu ceļiem. Mēs varam pastāvēt tajos vārdos, būt stipri un pieaugt un ēst stingrāku barību un redzēt ar garīgām acīm un mīlēt to, kas tevi nemīl un iemācīties būt neatkarīgam no cilvēkiem, bet meklēt to, kas tu pats esi, kas tev ir uz šo zemi jāizdara. Un Dievs to visu ir radījis, bet cilvēks pats ir pazaudējis šo debesu valstību. Tāpēc Jēzus nāca, lai atklātos, lai cilvēks uzņemtu. Un kad cilvēks uzņem, viņš ar savu mutu apliecina, un tas ienāk tevī vairāk un vairāk, tu sāc atpazīt garus. Dieva vārdā ir rakstīts, pat ļauni gari Jēzum pakļāvās, un tev ir tā pati autoritāte dota, un Jēzu Kristu, tu esi atpestīts Jēzu Kristu, Jēzus Kristus ir ceļš, dzīvība, patiesība, un nav cita ceļa, un tas ir šaurs ceļš, tas ir interesants ceļš, tas ir tā, ka tu tiec no sevis vaļā un baudi Dieva tuvumu, Dieva mīlestību, kas pār tevi ir izlieta. Viņa ir šeit un tagad, viņā tu vari būt ikdienas un nedarīt neko bez mīlestības. Jēzus Kristus vārdā. Amen.